2016. gada rudens un saspringtais Dinamo derbijs viesos pret Minsku. Rīgas vārtu drošība šajā vakarā uzticēta Jakubam Sedlāčekam pēc neveiksmīgas divcīņas aiz vārtiem, kur cīņu par ripu zaudē Krišjānis Rēdliks. Minskieši zibenīgi izspēlē momentu ar divām piespēlēm, burtiski saraujot mūsu aizsardzību. Izveidojas kritiska situācija, taču šeit nostrādā Čeha reakcijas ātrums. Lai gan Jakubs ir tikai 1,75 m garš, viņš ar fenomenālu pārvietošanos paspēja neutralizēt metienu tukšā vārtu stūrī. Pateicoties šim glābiņam, rezultāts uz tablo saglabājās neizšķirts 1-1, neļaujot pretiniekam pārņemt iniciatīvu. Pretiniekos Viķas rit otrā trešdaļā un rīdzinieki atrodas iedzinējos ar 1-3. Šķietami parasta situācija laukuma centrā. Čehovas spēlētājs vienkārši raida ripu mūsu zonā gar apmali, taču melnajam kaučuka mērķim ir citi plāni. Ripa pēkšņi maina virzienu un negaidīti strauji sāk slīdēt tieši vārtu virzienā. Standarta situācijā vārtsargs jau laikus dodas aiz vārtiem, lai apturētu ripu, taču šī neprognozējamā trajektorija piespiež Jakubu Sedlāčeku zibenīgi mainīt plānus. Ar akrobātisku lēcienu viņš paspēja pēdējā brīdī novirzīt ripu uz malu, lai gan vēlāk izrādījās, ka ripa būtu slīdējusi nedaudz garām stabiņam. Šī vārtsarga reakcija aizrāva elpu gan skatītājiem arēnā, gan līdzjutējiem pie TV ekrāniem. Spēle arēnā Rīga pret Helsinku Jokerit. Mačs pāri pusē, bet uz tablo joprojām kaujiniecisks 0-0. Somu uzbrucējs Huhtala ievelk ripu zonā un atstāja to Jesse Juensu, kurš ar savu slidojumu piesaista vairāku rīdzinieku uzmanību. Tas atbrīvo zonu komandas biedram, kura metiens pēc rikošeta kļūst par bīstamu dāvanu tam pašam Huhtalam. Uzbrucējs ir ideālā pozīcijā, lai pielabotu ripas lidojumu un atklātu rezultātu, taču Jakubs nodemonstrē savu reakcijas āsumu. Pat pēc negaidīta virziena maiņas Čehu vārtsargs paspēja noreaģēt, neutralizējot šo zibenīgo epizodi un glābjot komandu no teju droša vārtu zaudējuma. Maskava spēle pret vietējo CSKA. Jau pirmajā periodā mājinieki iespiež rīdziniekus aizsardzības zonā, radot spiedienu pēc aizsargu uzmetiena no zilās līnijas. Pie ripas pirmais ir Dmitrijs Kugriševs. Armīnieku uzbrucējs ar diviem metieniem pēc kārtas mēģina pārspēt Jakubu Sedlāčeku, taču Čehs teicami noguļas uz ledus un glāb komandu. Kāds teiks, ka Kugriševam šajā epizodē vienkārši pietrūka meistarības, lai raidītu ripu mērķī, un viņa nespēja padarīt šo epizodi par vārtsarga varoņdarbu. Tomēr spēja sekundes simtaļās ieņemt pareizo pozīciju, fiziski bloķēt vārtu apakšu un ātri pielāgoties hausam vārtu priekšā ir spēles meistarība. Šeit nav vietas veiksmei, tikai dzels nerve un precīzs darbs, kas tobrīd ļāva komandai palikt spēlē. Mačs Slovākijā pret vietējo Slovanu, pilnas Bratislavas tribīnes un elektrizēta atmosfēra. Dinamo vārtiem brūk virsū ātrs pretuzbrukums. Pirmo metienu izdara Andrejs Šasnīts, bet Jakubs Sedlāčeks reaģē zibenīgi. Ar to gan briesmas nebeidzas, jo pie atliekušās ripas pirmais ir Žiga Jegličs. Seko atkārtots un spēcīgs raidījums, tomēr Čehu vārtsargs nodemonstrē neticamu akrobātiku, veicot otru glābiņu pēc kārtas. Epizodes noslēgumā pārpildītā arēna vienoti noelšas. Jakubs tikko nozaga vārtu gūmu, ko daudzi jau redzēja savu acu priekšā. Pret Sanpēterburgas kā rīdziniekiem vēsturiski vienmēr bijušas šad un tad vētrainas, emocijām bagātas spēles. Viena no tādām norisinājās 2013. gada rudenī, kad Jakubs Sedlāčeks nodemonstrēja savu lielisko lokanību. Acu mirklī Čehu vārtsargs bija spiests izmest špagatu, lai neutralizētu Igora Makārovo metienu. Tas bija principā 100% vārtu gūms, kuru Jakubs burtiski izvilka no vārtu līnijas. Šo spožo glābiņu vien dažu metru attālumā klātienē izbaudījās kā ultras, kuru sektorā uz mirkli iestājās klusums. Mājas spēle pret Čehovas Viķas. Pirmais periods jau tuvojas noslēgumam, kad rīdzinieku zonā uzvirmo bīstams uzbrukums. Pēc spēcīga šķēliena ripa atlēdz tieši vārtu priekšā, kur pie tās pirmais nonāk Romāns Chloraks, hokejists ar pieredzi NHL sistēmas klubos Calgary Flames un Edmontonas Oilers. Chloraks nekavējoties raida ripu labajā augšējā stūrī, kur šķiet vārtu gūms ir neizbēgams. Savukārt Jakubs Sedlāčeks ar perfektu reakciju zibenīgi pārvietojas un izmakšķerē ripu ar savu ķēraicimdu. Šis iespaidīgais seivs ne tikai salauza viņa tautiešu cerības, bet arī burtiski uzlāda
lādēja tribīnes Arēnā Rīga. Jaroslavļas Lokomotīva uzbrucējs lieliski nospēlē laukuma centrā, ar vienu pieskārienu izvirzot Petri Kontiolu bīstamā uzbrukumā 2-1 uz Rīdzinieku vārtiem. Seko klasiska pretinieku saspēle 1-2, kas liek Jakubam Sedlāčekam pārvietoties un uz mirkli zaudēt pozīciju vārtu rāmī. Šķiet, vārti ir neizbēgami, taču Jakubs ir gatavs. Vadoties pēc tīri instinkta, viņš pēdējā brīdī izstiep nūju, aizšķērsojot ceļu ripai, lai gan Kontiolas metiens nebija no tiem veiksmīgākajiem. Sedlāčeka refleksi šajā sekundē padarīja viņu par epizodes galveno varoni, nosargājot vārtus šķietami bezcerīgā situācijā. Tiem, kuri pilnā rīklē bļautu, ka tā bija haļava, profesionāls sportists paskatītos viņiem acīs un teiktu: haļava, tā arī ir meistarība. Bratislavas Slovana mazākumā aizsargājas savā zonā, taču viena kļūda momentā maina spēles gaitu. Pēc neveiksmīgas Kundrāteka piespēles Slovāku vienība pamana no noraidīto soliņa tikko iznākušo Kemu Barkeru. Seko zibenīga piespēle, pieskārienā un tīrs izgājiens 1-1 ar Jakubu Sedlāčeku. Barkers, kura kontā ir vairāk nekā 300 spēļu Nacionālajā hokeja līgā, mēģina likt lietā visu savu pieredzi pēc vairākām plecu maņkustībām. Kanādietis pārliek ripu uz neērto lapstiņas pusi, taču šim gājienam Jakubs jau ir gatavs. Vārtsargs saglabā vēsu prātu un ar šķietamu vieglumu neutralizē NHL līmeņa uzbrucēju mēģinājumu, efektīvi nosargājot Rīdzinieku vārtus neaizskartus. Sedlāčeks šeit nospēlēja pacietīgi, piespiežot Barkeru veikt pirmo kustību. Tas, ka viņš neiekrita uz maņkustībām, liecina par augstāko koncentrēšanās līmeni un izcilām vārtsarga iemaņām. 2016. gada ziema un Arēnā Rīga viesojas tālā Vladivostokas vienībā. Rit pamatlaika pēdējās minūtes un gaisā virmo milzīga spriedze. Pēc rīdziniekiem neveiksmīga iemetiena savā aizsardzības zonā Ripa nonāk tieši pie pretinieku uzbrucēja, kuram pavaras izcili iespēja izraut neizšķirto. Šajā kritiskajā brīdī Jakubs Sedlāčeks vēlreiz apliecina savu meistarību. Atkal atrodoties uz ledus, viņš nemirkli nezaudē kontroli pār situāciju un ar abrīnojumu kustību tver Ripu ķēraicimdā. Šis glābiņš neļāva spēlē nonākt līdz papildlaikam, nosargājot rīdziniekiem tik svarīgo vadību. Sedlāčeks šeit nodemonstrēja izcilu apakšas kontroli, pat būdams horizontālā stāvoklī. Viņš saglabāja fokusu uz mērķi. Sandis Ozoliņš eleganti manevrē Bratislavas Slovana aizsardzības zonā, taču viena kļūda un Ripa nonāk pie Milana Bartoviča. Sākas zibenīgs pretuzbrukums uz Rīdzinieku vārtiem. Nonākot Dinamo teritorijā, Bartovičs pat neapsver iespēju piespēlēt partneriem. Viņš izšķiras par spēcīgu šķēlienu, cerot pārsteigt mūsu vārtsargu nesagatavotu. Jakubs šajā duelī ir pārāks, ar nevainojumu pozīcijas izvēli. Viņš vēs un mierīgi aptur pretinieka centienus. Šeit Sedlāčeks paņēma ar taktisko meistarību. Viņš ieņēma pareizo leņķi jau laikus, padarot vārtu rāmi uzbrucējam vizuāli ļoti mazu. 2017. gada janvāra vidus Rīgas Dinamo viesojas Ķīnā un otrā perioda sākumā mūsējiem ir pārliecinoši 3-0 pārsvars. Notikumi risinās Rīdzinieku zonā un šķiet, ka nekas bīstams tuvākajās sekundēs nedraud, taču hokejā viss mainās vienā mirklī. Viens negaidīts raidījums vārtu virzienā un defekts pārvēršas bīstamā efektā. Acu mirklī pie Ripas iemetiena aplī tiek Čats Rau, kurš izpilda zibenīgu un spēcīgu one-timer metienu. Jakubs Sedlāčeks nodemonstrē savu labāko sniegumu. Viņš lieliski pārvietojas burtiski, aizslēdzot vārtu stūri un neļaujot Redstar spēlētājiem gūt šķietami drošus vārtus. 3 vārdi, kas raksturo šo epizodi - reakcija, meistarība un abrīnojama augstasinība. Šādas epizodes pie rezultāta 3-0 ir psiholoģiski bīstamas. Ja vārtsargs ielaiž perioda sākumā ātru golu, spēles gaita var krasi mainīties par labu pretiniekam. Vārtsarga pārvietošanās ātrums no viena staba uz otru šajā situācijā bija noteicošais. Arī trešais periods un rīdzinieki atrodas iedzinējos pret torpēdo ar rezultātu 0-1. Mājinieki pārliecinoši kontrolē Ripu mūsu zonā un likumsakarīgi, kas noved pie bīstama vārtu gūšanas momentā pēc apzināta aizsargu uzmetiena no zilās līnijas. Ripas lidojuma virzienu maina viens no pretiniekiem un vārtu priekšā nevienam netraucēts pie dāvanas tiek Jevgeņijs Gračjovs. Šķiet, ka pretinieku pārsvara dubultošana ir neizbēgama, taču arī
Arī šajā epizodē Čehu vārdsargs nodemonstrē savu meistarību. Ar veiklu pārvietošanos Sedlāčeks paspēja izstiept labo kājsargu, burtiski aizcer to durvis Gračova priekšā un likvidējot briesmas pie saviem vārtiem. Izbraukums Ufā vienmēr bija viens no smagākajiem pārbaudījumiem sezonā. Salavaķi Ulajev hokeisti savā laukumā burtiski izgriež virpuļus rīdzinieku aizsardzības teritorijā, prasmīgi kontrolējot ripu un meklējot plaisas mūsu laukuma zonā. Viens precīzs piespēles koridors no ripa nonāk pie Igora Grigorenko. Uzbrucējs neapstrādājot vienā pieskārienā raida ripu vārtu rāmī, taču Jakobs atkal ir savā vietā. Pateicoties nevainojamai pozīcijas izvēlei un spēles lasīšanai, šī bīstamā epizode no malas izskatās pēc vienkārša un eleganta tvēriena labenē. Otrā perioda pašā sākumā briesmas pie rīdzinieku cietokšņa ir novērstas, un komanda pie rezultāta 0-0 varēja turpināt cīņu bez izmaiņām uz tablo.